Čau, man sauc Kristians, un es darbojos satura izveides aģentūrā. Mēs filmējam TikTokus uzņēmumiem, un šajā video es tev palīdzēšu izlemt, ar ko vispār sākt, jo jautājums, vai vajag sākt uzņēmumiem, vairs nav. Jebkurš uzņēmējs saprot, ka ir jābūt tur, kur ir tavs klients. Tieši tāpēc tas viss strauji tagad attīstās, bet lielākā problēma ir, ka daudzi uzņēmumi iesāk, bet galu galā to ideju beigās atmet, jo nav klientu, nav rezultāta. Tad es tev pastāstīšu, kā izmērīt rezultātu un kā vispār to rezultātu sasniegt. Pieseko arī turpmāk būs noderīgi video par satura izveidi uzņēmumiem. Mēs esam izveidojuši jau simtiem, ja ne pāri 1000 dažādus video uzņēmumiem, un visi viņi ir vienā un tajā pašā formātā. Daudzi nesaprot un raksta komentāros, kāpēc jūs filmējat viens un tas pats, bet filmējam mēs tieši tāpēc, ka tas vislabāk strādā. To mēs esam jau pārbaudījuši simtiem reižu. Tā ir mūsu veiksmes formula, kura arī tev var palīdzēt izveidot foršus, kvalitatīvus TikTokus, kas nesīs rezultātu. Pats svarīgākais, lai ko kāds neteiktu, brandings, jā, tur mūs redzēs daudz. Ja tev nav klientu, tu negribēsi turpināt visu šo. Ir jābūt skaidram mērķim, kas pats galvenais ir sasniegt klientu, sasniegt maksātspējīgu klientu, kas atnāks un pateiks, jā, man tieši to arī vajag, un tev atliks viņam tikai pārdot savu pakalpojumu vai produktu. Tieši tāpēc, bet kā tad klienti var sasniegt TikTokā? Ir dažādi veidi, bet es izrakstīšu 3 dažādus veidus. Pirmais, tas ir Influenceris, tas ir tad, kad paņemat slavenu cilvēku un viņš visu uzfilmē, izdara pats, noreklamē jūsu uzņēmumu. Baigi forši, viņš māk piesaistīt uzmanību. Tālāk ir jūsu darbinieki. Tas ir tad, ja jūs plānojat filmēt jūsu darbiniekus, bet darbinieki, kā bieži mēs redzam, nav vispār tie cilvēki, kam patīk būt kameras priekšā. Visbiežāk viņi skrien prom no kameras, kas ir ļoti labi, par to es pastāstīšu tev vēlāk, kāpēc tas tā ir. Un trešais ir paņemt aģentūru. Tātad tādus kā mēs paņemt, vai mūsu konkurentus, vai kādus citus, un izmantot viņus, kur puiši paši filmēsies, un jums nebūs jāraizējas par scenāriju vai par kaut ko citu. Un katrai no šīm pieejām ir savi plusi un savi mīnusi. Tātad influenceru plusi. Tā, izrakstīšu, te būs plusi. Kāds plus ir paņemt influenceri? Tātad uzmanība. Jūs uzreiz iegūsiet uzmanību. Tātad influenceram ir sava auditorija, kur skatīsies, un iespējams viņu auditorija arī kādi tavi potenciālie klienti. Tālāk uzmanība. Principā uzmanība, tas ir pats arī visbiežāk lielākais plus influenceriem. Citi plusus ir, bet viņi nav tik būtiski. Tātad influenceris uzreiz piesaistīs uzmanību, par jums dzirdēs. Bet tagad ir jāparunā par mīnusiem. Tātad kādi ir influenceru mīnusi? Pirmais, tas ir nekompetence. Tātad influenceris visbiežāk ir nekompetents tajā jomā, par kuru kurā jomā tu darbojies. Visbiežāk viņš ir kompetents tajā jomā, lai piesaistītu uzmanību, pastāstīt par tavu uzņēmumu, bet nevarēs iedziļināties detaļās. Tālāk slikts iespējas, bet dažreiz. Bija kaut kādi pētījumi, tagad nemeklēšu, bet, ja tev interesē ziņu, atsūtīšu, ka tagad arvien mazāk un mazāk uzņēmumi iegūst atdevi no influenceriem. Viņi reklamē ļoti, ļoti daudz produktus, jau ar savas karjeras laikā reklamējuši,
ka katra nākamā lieta liekas, ka viņš man mēģina kaut ko iesmērēt. Un to tieši arī rāda pētījumi, ka tagad vislabāk, ja ņemt influenceri, tad ņemiet nišētu influenceri, kas nodarbojas tieši vismaz jūsu lauciņā apmēram, ar ko jūs nodarbojaties. Tālāk. Jūsu darbinieki. Tātad kādi plusi ņemt jūsu darbinieku? Pirmais, tas ir izprot darbu. Tas nozīmē, ka jūsu darbinieki zinās, ko jūs darat un varēs pastāstīt sīkāk. Kas ir ļoti būtiski īstenībā, lai sīki izskaidrot par kaut ko cilvēkam, jo tad tiek dota zināšana, ko cilvēks atbalstīs ar laiku vai saglabās jūsu video un galu galā iespējams kļūs par jūsu klientu, kas ir milzīgs plus, kas nav nevienam ne influencerim, ne arī paņemt aģentūru, tādu plusu nav. Tālāk kāda plusa ir iespējas, ko daudzi nepievērš uzmanību, kad domā, vajag influenceri, vajag foršu runu, lai mums tur visu norunā. Nē, TikTokā ļoti labi aiziet kontents, kas izskatās dzīves, tāpēc bieži cilvēki, kas no Instagrama, forši veido Instagramā pāriet uz TikToku, viņiem nav tie rezultāti tik labi. Tāpēc, ka Instagramā viss ir kā uz vitrīnas, viss ir forši, smuki, bet TikTokā tev vajag reālu kontentu, smērēties dubļos, ne sliktākajā nozīmē, bet parādīt to atklāto pusi, un tieši tāda atklāšanās arī piesaista cilvēku uzmanību, un kamera laikam nebūs. Cilvēki pērk no tiem, kam uzticās. Tieši tāpēc ir milzīgs plus tieši izmantot jūsu darbiniekus. Ir arī, protams, mīnus. Kādi ir mīnusi izmantot darbinieku? Tā, šeit novilksim līniju. Tas ir grūti pierunāt. Tā ir taisnība, darbinieku ir grūti pierunāt. Viena no lielākajām problēmām ir, ka, kad es saku, jā, mēs brauksim filmēt, mums vajag jūsu darbinieks, viņi saka, man tas darbinieks ir jāpierunā, un tā ir reāla problēma, ka darbinieks skrien prom no kamerām, bet ja jūs tomēr pierunāsiet filmēties tajos TikTokos, ko es silti iesaku tomēr kaut vai vienam pierunāt filmēties, tad visbiežāk tos, kurus mēs nofilmējam vienu reizi vai nofilmēsiet jūs, cilvēks gribēs, ja tie video sanāks labi, atkārtoti vērsties un atkārtoti filmēties. Tā notiek gandrīz ar katru darbinieku, kuru mēs filmējam. Pirmie video ir tur, es jau neko nezinu, un pēc tam paši skrien priekšā kamerai, jo tas ir interesanti, un galvenais ir nodot labu gala rezultātu. Bet, jā, tomēr darbinieku ir grūti pierunāt. Un otrais ir seja. Tātad, it īpaši lielos uzņēmumos vai uzņēmumos, kur ļoti bieži mainās darbinieki, ir tā, ka ja darbinieks kļūst par tavu uzņēmuma seju, ja viņš tiek atlaists no darba, tad tu nezini, ko tālāk darīt. Jo viņš ir kļuvis par seju, cilvēki uzticās tieši tam darbiniekam, nāk pērk, prasa to darbinieku. Kā no tā var izvairīties, tas ir filmējot vairākus darbiniekus. Vai, ja tas darbinieks ir tāds lojāls, ka, viņš nostrādājis 20 gadus uzņēmumā, nostrādās vēl 10, tad, jums nav par to jāraizējas. Tālāk, paņemt aģentūru. Šeit runa būs par vairumu aģentūru, kuras es pats novēroju, kas filmē saturu. Iespējams, ja arī tu pavadi laiku TikTokā, tad es pamanīju, ka tagad vairojas viņas kā sēnes, un tā ir taisnība, bet tas ir labi, jo kļūst lielāka izvēle. Un tagad es pastāstīšu, jo arī paņemt aģentūru, kas filmē, kā puiši paši sevi filmē, ir plusi un ir mīnusi. Plusi. Kādi ir plusi paņemt aģentūru? Nebūs Nebūs jāraizējas tādā ziņā, ka vienkārši atbrauks, uzfilmēs, tev nebūs nevienu jāpierunā, vienkārši jāsarunā laiks un pieļauju, ka atbrauks, paši visu izdarīs un nekādu problēmu. Tad viss tas notiek ļoti vienkārši. Mīnusi ir
atbildība. Tātad tie cilvēki būs atbildīgi par tavu uzņēmumu. Viņi būs kā uzņēmuma seja, un ja viņi pateiks kaut kādu muļķību, it īpaši, ja tu nebūsi iesaistīts īpaši procesā, tad visu to attiecinās uz tavu uzņēmumu. Un tad būs tāda nepatīkama situācija, un tā arī ļoti, ļoti nereti notiek, ka kāds, kas reklamē tavu uzņēmumu, kāda seja, kas nestrādā tavā uzņēmumā, var pateikt, pat nepievēršot tam uzmanību, un tu vari palaist garām, pasaka kaut kādu muļķību, un pēc tam to muļķību saistīs tieši ar tavu uzņēmumu. Vai, protams, esmu pārliecināts, ka vairums džeku, kas tagad darbojas, viņi sīki izpēta tēmu, un tādu problēmu nav, bet tomēr esmu redzējis tādas problēmas, un vai uzņemties šādu te risku, vai vismaz pieprasīt kaut kādas garantijas, tev būtu vērts. Vismaz es tā ieteiktu. Mīnusi ir zūd potenciāls. Zūd milzīgs potenciāls, kas netiek īstenots, tāpēc, ka tu nefilmēsi darbinieku. Ja filmēsies kāds cits, tad cilvēki arī piesaistīsies pie tā cita cilvēka, un esmu pārliecināts, rezultāti būtu 10 reizes labāki, ja filmētu jūsu darbinieku vienkārši ar to pašu scenāriju, jo cilvēki pērk no cilvēkiem, cilvēki nāks uz veikalu un gribēs redzēt ne jau to puisi, bet tieši jūsu darbinieku. Tāpēc tas ir tāds mīnus, ka jūs palaižat garām iespēju filmēt jūsu darbinieku. Tad, kā varēja saprast no mana teiktā, es esmu par darbinieku filmēšanu, un tieši tā filmējam arī mēs. Mēs uzsvaru vienmēr uzstādām uz mūsu klientu un uz viņa uzņēmuma, un mēs arī nedaudz palielīšos, bet mēs nekādīgi sevi netegojam video un mēģinam izdarīt tā, ka mums kā aģentūrai nav jābūt pilnīgi nekādīgi redzamiem un pilnīgi nekādīgi. Cilvēkiem jāredz tavi darbinieki, tavs uzņēmums, nevis mēs, tāpēc mēs nekādīgi sevi netegojam un nereklamējam. Tas ir kā tāds plus, bet jebkurā gadījumā nākamajos videos pastāstīšu sīkāk, kā darbojamies mēs, kā arī, ja tev ir interese sadarboties vai vismaz noskaidrot, kā mēs veidojam video, tu vari aizpildīt TikTok testu. Mēs sazināsimies ar tevi, ja tu jau filmē TikToks, palīdzēsim izveidot viņus vēl labākus, vai ja nē, tad mums ir neliels bonus tiem, kas vēl neveido TikTokus, tāpēc droši aizpildi formu un sāc attīstīties TikTokā pareizajā virzienā. Kā arī ierakst komentāros, kuru no variantiem kuru no variantiem izvēlētos tu influenceris, darbinieks vai aģentūra. Ieraksti komentāros.